Gribēju uzreiz padalīties, ka mums no 15. datuma, 15. janvārī sāksies dzimtas mācības kurs. Tur ir plānots principā gandrīz tas pats, kas ir bijis vecajā dzimtas mācības kursā. Vienīgais, šitais te būs bišķi paplašinātāks un padziļinātāks kurs. Un cilvēkiem, kam interesē tēmas par ģimeni, par attiecībām, par dzimtas kaut kādām programmām, karmām un citiem procesiem, mehānismiem, viņi var, kā es saku, nedaudz paplašināt un padziļināt savu izpratni un zināšanas par to, kā tad mums tas viss dzīvē notiek. Un kā jau es te dzirdu pēc atsauksmēm no cilvēkiem, kuri iet tagad uz atkārtot cilvēku mācības kursu, kas ir otrs kurs vēl, tad, tās atsauksmes ir tādas, ka vai tiek dzirdēts kaut kas tāds, kas iepriekšējā nebija dzirdēts, vai es stāstu bišķiņu padziļinātāk un labāk, kas arī ir diezgan iespējams, jo laikam pagājuši, vairāki gadi kopš pagājušās šīs te kursa novadīšanas, un uz šo brīdi viņš ir pieejams tikai video formātā, tad tāpēc attiecīgi šobrīd plānojās atkārtoti novadīt arī dzimtas mācību, jo cilvēku mācību jau mums gandrīz novadīt. Un varbūt var kāds padalīties, kāda ir tā izpratne gan par to cilvēku mācības kursu jauno, ko cilvēki ir izgājuši, gan arī kāda bija izpratne par iepriekšējo cilvēku vai dzimtas mācības kursu un ko jūs paši redzat, vai tas kaut ko jums deva, kaut kādu papildus, kaut kādu impulsu vai redzējumu vai izpratni par dzīvi vai kaut kādus uzlabojumus vai kaut kādas pārmaiņas dzīvē tas viesa. Pirms vispār šitās informācijas, pirms kaut kādas saskarsmes ar cilvēku apziņas skolu un kaut kāda dzimta vispār bija kaut kāda tāda neeksistējoša lieta gandrīz, galvā. Aptuveni, ir zināms, ka ir kaut kādi mums tur senči, radinieki, bet tas, ka ir tik milzīgs daudzums ar kaut kādiem senčiem, ja mēs iztēlojamies to dzimtas koku, no kurienes mēs esam nākuši, ka tās saknes ir tik dziļas, un tagad no tās informācijas un tagad caur pieredzi arī to izvelkot, es tā saprotu, ka tās saknes tiek ar vien vairāk un vairāk nocirstas viņas principā. Mēs pazaudējam to izpratni, kas mēs tādi esam, un tad mēs tā planējam pa zemes virsu īsti konkrēti nesaprotot, kas ir kas. Principā es varu teikt, ka es vairāk sāku pieņemt un interesēties par savu dzimtu, par uzlabojās attiecības arī ar saviem radiniekiem, kas šobrīd ir. Un tā ir tāda atslēga, viena no atslēgām, caur kuru mēs varam iepazīt sevi. Tāda pati būtiskākā gandrīz, vai man šķiet, ar ko būtu jāsāk. Izpētīt, no kurienes mēs nākam. Tā. Un sakārtot attiecības ar to, kas mums ir. Pirms es sāku iet to kursu, man likās, ka tur būs kaut kāda baigā ezotērika, dziļā, varbūt kaut kas tāds ļoti mistisks. Man bija tāda asociācija vienkārši. Es neteiktu, ka man pietrūka baigi tas, bet man bija tāda asociācija, un es pretī saņēmu to, ka viss ir daudz praktiskāk nekā šķiet patiesībā. Ja sasaistās ar tām tēmām. Varbūt kāds cits var padalīties par šito tieši, kas pietrūka. Man liekas, ka ir ok, un es noteikti tieši vēlreiz, jo arī ar to cilvēku mācību pirmoreiz klausoties daudz, kas netiek izprasts vai kaut kādā seklā līmenī tiek izprasts, un tajā dzimtas mācības kursā ir tiešām daudz lietas, ko var nākamajā reizē, man šķiet, es izpratīšu daudz dziļāk, un tur tādas, neteikšu konkrētas tēmas, bet tiešām tādas lietas,
kurās vajag iedziļināties, lai saprastu, kas vispār notiek ar mums, ar pasauli. Un es tik sapratu, būs jauna, vēl viena ekstra lekcija tieši par vīriešiem, vīriešu aplis. Tas jau varbūt ir tas, kas pietrūka kaut kādā ziņā. Ja pa sievietēm bija, bet vajag arī vīriešiem kaut ko tādu. Ok, sapratu, jā. Jā, tas būs papildus. Jā, būs papildus vēl viena lekcija. Ja pirms tam bija 7 lekcijas, tad būs 8 lekcijas dzimtas mācības kursā, kur būs paskaidrots, kas ir vīrs un kas ir vīru aplis. Jā. Priekš daudziem tas neizsaka pilnībā neko. Kaut kāds termins nesaprotams, vīrs un aplis kaut kāds. Jā, bet tad tur mums bišķiņ dziļāk. Tur vairāk būs laikam runa par tieši to vīriešu atbildību savā priekšā, ģimenes priekšā, dzimtas priekšā un visas sabiedrības priekšā. Laikam tādā veidā mums tā tēma būs pasniegta. Jo manā skatījumā ar šo bišķiņu problēmas šodien sabiedrība, gan vīriešiem, gan sievietēm ar izpratni priekš, kam tas vīrietis vispār tur ir vajadzīgs šī pasaulē un kāda viņa pamatjēga un funkcija ir, jā, un tādā garā. Tāpēc es nolēmu, ka laikam ir jāpaskaidro bišķiņ dziļāk, detalizētāk šī tēma. Arī vairāk par dzimtes mācību laikam šobrīd man nāk dažādas pārdomas. Kad klausījos pirmo reizi, tad bija kaut kādas specifiskas lietas, ko es tur sagaidīju, un kaut kas tur arī bija, bet bija kaut kādas lietas, kuras vispār es nesagaidīju, ka tur būs. Teiksim, kaut par uzturu kaut kādas lietas, ko tu tur minēji. Un, jā. Bet kāpēc es vispār to sāku mācīties, bija tas tāds populārais, kas es esmu, un centos saprast, kas es esmu, un gan cilvēku mācība, gan dzimtas mācība iedot tās atslēgas, kā mēs tam minam atslēgas. Šajos kursos ir, teiksim, tādas kā īsas atbildes uz kaut kādiem, kas es esmu, vismaz priekš manis, kā tas ir, es pierakstu, es apdomāju, kā tas sasienās ar mani, un tad cenšos saprast, un pēc tam arī kaut kur tas parādās manā ikdienā, un tad šo informāciju es izmantoju risinot kaut kādas dzīves situācijas, kurās es nonāku. Varbūt sanāk, es to situāciju, nezinu, kaut kas ar mani notiek, super satraucos, viss ir slikti, cenšos aizmirst. Un kad nebija šīs situācijas, tad tagad ir tā, kad man ir informācija, kā šīs situācijas risināt. Un, jā, tā kaut kā īsumā, es skatos, kaut kas mainījās. Jā, un kas man pietrūka? Es pat nevaru teikt, ka pietrūka, bet šķiet, ka tur ir tik daudz un dažādas lietas, kas varbūt ir daļa ir aktuālas, ko es varu darīt šobrīd, bet daļa ir tādas lietas, kuras es varu tikai mēģināt saprast, paturēt atmiņā, tad, kad pienāks laiks, tad atcerēties, ka kaut kur bija kaut kas tāds rakstīts. Teiksim, dabas svētkos mēs, kad es tikko sāku svinēt, pieminējām dzimtu un ziedojumu un tādas lietas, un es tā daru, bet es nesaprotu, kāpēc es daru un kam daru. Tad šis kurs palīdzēja saprast, kas tad ir dzimta un sākt dziļāk svinēt svētkus un dziļāk saprast sevi caur svētkiem. Tad tas tāds svarīgs moments, man liekas. Ok, rekur skatos, te vēl mums Guntis uzrakstīja. Viņam audio kurs patīk, bet, protams, klātienē gan jau būtu vairāk dialogu veida pasākums. Viennozīmīgi, jā, mēs klātienē ir jautājuma atbilžu aktivitātes un viss kaut kas, tā kā mums ir klātienes pasākums vienmēr, man liekas, ir bišķiņ tāds tā kā sulīgāks nekā, ja mēs klausamies video ierakstu. Es nezinu, kā pārējiem, kuri tā ir darījuši, gan video klausījušies, gan bijuši klātienē, varbūt arī var pateikt kaut kādu savu redzējumu, bet es tā domāju, ka noteikti tā ir. Tā ir, jā. Nav citu variantu. Uzreiz ir cita tāda, kā tu minēji iepriekš, tāda iniciācijas sajūta, ja, kad tu atnāc un esi tajā enerģijā uz vietas,
un tā apmaiņa ir tāda vēl spēcīgāka. To cilvēku mācību kursu pirms kādu 3 gadu. Tas bija tāds, kaut kas man salika, kaut kā vairākas redzējums jau kaut ko sāka mainīties jau vispār uz cilvēku sabiedrību, pārvaldību un tā tālāk. Bet tas kurs kaut kā tā salika vēl tos punktus un vēl kaut ko atklāja. Pārvaldību par vēlēšanu, kas tur vēl nebija. Tas dzimtas mācību kurs jau tāds sarežģītās. Tur jāiet vēlreiz. Jūs tagad domā, jāiet vēlreiz. Jālienīt. Jā, tā atkārtošana jau ir ļoti labi. Tikai kaut kādu labi to cilvēku mācību, kur jau bija tāda maz doma, bet kaut kas jau ir sastājies tam un galvā kaut kāds skatījums. Teiksim, es nezinu, vai tas ir cilvēku mācība vai dzimtas mācība, vai vēl kaut kādu kursu, vai to svētku ietekmē, teiksim. Man tagad ir skaidrs, nezinu, es, protams, var kļūdīties, vai tā ir vai nē, Rolands var apstiprināt. Ka es zinu, teiksim, kāds ir cilvēks, galvenais uzdevums. Jā. Visi cilvēks, vai to var sadalīt par rasēm, es nezinu, par baltā rase, melnā rase, vēl kaut kādā. Jā. Ka tā ir, no tādu viedokļu skatoties, tā ir izdzīvošana. Visi cilvēks izdzīvošana. Jā, viens no svarīgākajiem momentiem tas ir, protams. Jo ja neizdzīvo tā cilvēks, tad viss, tad ir kaut kas cits. Pareizi. Tāpat kā dabā, ja kura suga ir gatava izdzīvot un to dara tā. Tas viens no galvenajiem cilvēkiem. Tad jau skatoties, ja to es saprotu, skatos tālāk, skatos apakšā, kas tu vajadzīgs, lai izdzīvot. Nepietiek jau tikai vairoties, dzemdēt bērnus. Protams, ka tas ir svarīgi, jo bez tā nekas nebūtu, bet tad tur atkal sadalās. Ja grib, lai cilvēks degradējas, tad var vienkārši, var vienkārši vairoties un pa barabanu, kas tur notiek. Ja grib, lai cilvēks attīstās, tad vajag vairoties un vajag katru nākošo paudzi padarīt attīstīt, lai attīstās vai kaut kā tā. Kas tu to darīs? Kas tu to darīs? To darīs vīrietis un sieviete. Tad jāsaprot, kāda jābūt sievietei, kādam jābūt vīrietim un tā tālāk. Un tur apakšā, protams, ir viss, kas saistīts ar vīrišķajiem un sievišķajiem īpašībām, ar dzimtu un tā tālāk. Vienkārši sarežģīt tēmu. Bet kaut kas saprotas. Man pietiek uz to, ka es saprotu, ka es esmu vīrietis, ja? Un zinu, kas man jādara, teiksim, kā vīram, kā tēvam. Kāds ir mans atbildības, kur jāiet un tā tālāk. Tur jau notiek tālāk, tas attiecību kurs, kas ir, mēs tur gribēju, bet daudz, kas ir kaut kas klausīts, kaut kas nav klausīts. Lēnām garā kaut kas viss stājās, kā bija iepazina to cilvēku apziņu skolu. Kaut kas tādā galvā kārtojas. Tā es priekš sevis var pateikt. Jā. Labi, lai sieva kaut ko kas. Man ir tik daudz, bet es mēģināšu kaut kā strukturēt. Jo jā, laikam es sākšu ar to, kā mēs iepazināmies ar cilvēku mācības skolu. Principā tā mūsu kopdzīve ar cilvēku mācības skolu ir gandrīz vienādā vecumā, kā ir mūsu attiecības ar Andri. Un laikam tas bija tāds tik dabisks dzinulis izzināt kaut ko it kā no vienas puses vairāk, bet tajā pašā laikā tās ir tās pamatprasmes, pamatzināšanas, ko mēs caur to cilvēku apziņas skolu, caur šiem kursiem apgūstam, kuras vajadzētu ielikt pirmkārt vecākiem un dzimtai, ja vecvecākiem, skolā pēc tam. Bet sanāk jau tā, ka mēs jau zinām, kādi tie apstākļi lielāks dzimtās. Un tad, tā ir, kad ar sirmiem matiem šīs prasmes jāsāk vispār saprast un apzināties, ka visa tā dzīve, ko es biju nodzīvojusi līdz šim, nebija
jau, ka man viņa nav biju, es teikšu, ka viss ir bijis slikti, bet tik un tā tas viss ir noveds līdz mīnusiem. Ģimenes izjūg, attiecības izjūg, bērniem arī dēliem iet kā iet un ir visādi. Un tad es saku, tas tik tā kā dabiski notika, mēs ieguvām šo informāciju un sākām klausīties, iepazināmies, sākām klausīties. Un tad ir ļoti interesanti, ka, to, ko jau Kristīna minēja, ka tas pirmais jautājums Cimuls, kas es esmu? Un tad tā pati vienkāršākā atbilde, ko es, viņš ir tik, visiem ir šis jautājums, ko es arī dažādās, kur tik es negāju meklēt šo atbildi, kas es esmu, ja? Kur tik es neesmu bijusi to izzināt. Bet no cilvēku mācības kursa es ļoti ātri uzzināju, ka man vienkārši jānostājās pie spoguļu un jāpaskatās, kas es esmu. Ja? Man ir krūtis, man ir viss, kā saka, viss tas, kas ir sievietei. Viss. Es esmu sieviete. Un tad arī es acīm redzot, tas bija tas, kas mani ļoti sāku uzrunāt tajā pašā pirmajā kursā, cilvēku mācības kursā, kā tādu es nebiju redzējusi, tādu tā kā sadalījumu. Jā, ir vīriešu lietas un ir sievietes, ir vīrišķība un ir sievišķība, jo es pilnīgi apzinājos, ka līdz tam mirklim es esmu dzīvojis tādā formā, kā, es saprotu, ka es neesmu vīrietis pēc fiziskā ķermeņa, bet es arī saprotu, ka dzemdēt bērnus, kā saka, apmierināt vīru vajadzības un gatavot ēst, gluži nav tikai stāsts par sievišķību, ja, vīru vajadzības gultā tikai, ja. Un šie jautājumi man ļoti, ļoti patika, no sākuma jau es maz ko vispār no tā apjēdzu, bet patika, ka ir šis te uzrunājums tieši vīrietis un sieviete. Man tas tik ļoti derēja, kojos visādām dažādām lietām. Dzimtas mācībā man gāja grūtāk, jo es pusē apstājos, jo es vienkārši ieraudzīju, tas tik ļoti vienkārši, kā tiek ar karotīti pamazām likts, sagranots un likts, kā vispār tā, visa tā struktūra darbojās saistībā ar dzimtu. Un tad vienkārši ņemot vērā, ka es klausos un visu to lieku par savu dzīvi, par savu vecāku, vecvecāku, man bija pa smagu to izturēt, jo tas bija tāds, ieraudzīt to realitāti, ko patiesībā ar savām izvēlēm, ar savām rīcībām mēs paši esam izdarījuši un kādas sekas ir bijušas pēc tam katrā nākošajā paaudzē. Un tagad man ir arī impuls, tieši īstajā mirklī ir šie dzimtas mācības kursi atkal izsludināt, un es gribu pilnīgi skaidri jūt, ka es varu saņemt atkal tās atbildes, no kurām es toreiz nobijos, ja? Jo, jāsaka, tas jau nav vienkārši, tas nav viegli, bet tas ir, manā dzīvē tas ir izmainījis praktiski, ne tikai teorētiski, bet lielāko daļu. Es nezinu, kāpēc es nedaudz nobīstos teikt visu, bet īstenībā visu. Un arī attiecības ar dzimtu, tāpat kā es zināju ļoti intensīvi klausīties tos attiecību kursus, un kur es sadzirdēju arī to, kā veidojās attiecības ar vīra māti. Es nezinu, vai mēs ar Andri, ja nebūtu šis kurs, kā vispār ar vīra māti, kā tas viss notiek. Un tie man ir atklājumi, kurus īstenībā es esmu realizējusi, un tie ir atkal dot tikai plusiņus.
tiklīdz es kaut ko ne tikai saku jā, tas tā ir, un vēl gudru stāstu, bet tiklīdz es pasaku jā un daru. Un tad rezultāti ir momentā uzzīmē. Tas tā, tiešām ļoti īsi. Ir forši, jā, kad padalās cilvēki ar šīm te lietiņām un varbūt vēl kāds sadzird, un viņam ir arī aktuāls šīs te pašas tēmas, par kurām runāja Ingu un par kurām Andris minēja, ko Kristīna pieminēja varbūt un Dāvis. Bet ir jau tā, ka, redzījām, mums katram ir savs tas brieduma moments, kad mēs nobriestam kaut kādā informācijā. Man patika arī, ka Ingu un pati pateica, kad bija tas moments, kad tā dzimtas mācība viņai likās ir pa daudz, tā kā pārāk smaga tā informācija liekas, ka tur nevis pati informācija, bet smagi paliek apzināties to, kā tu esi dzīvojis un ko tu esi darījis līdz tam, ja? Pirms tu saņem kaut kādu zināšanu, tur apjomu un tā, ko Andris saka, ja, tad ir tā visa mūsu atbildība tajās visās tēmās, un tā atbildība jau ir, viņa jau rodās tikai no zināšanām. Tāpēc, principā, mācības ir paredzētas tikai tiem cilvēkiem, kuri ir nobrieduši uzņemties kaut kādu atbildību par savu dzīvi. Jo kamēr cilvēks nav gatavs uzņemties atbildību par savu dzīvi, viņam patiesībā ne tās zināšanas ir vajadzīgas, ne kaut kādas mācības, ne vēl kaut kas. Ja. Tāpēc jau nav tik daudz cilvēku, kas vispār ir gatavi sākt tās cilvēku mācības, dzimtas mācības, kur nu vēl praktisko apziņas attīstības kursu iet, tāpēc, ka tas ir vēl dziļāks. Tā nav gluži izklaide. Šodien, laikam, pierasts ir tā, ka sabiedrības vairums viņš uzskata, ka tā ezotērika, tas ir tāds, vai nu aiziet uz teātri, vai aiziet uz kādiem kursiņiem, vai nu uz jogu pavingrot, tur aiziet, vai nu uz kādu nakts klubu, katram savu izvēli. Ja? Šitas nebūs tas īstais variants, man liekas. Ja? Tas nebūs noteikti izklaide, tas ir darbs ar sevi. Un reku es skatos arī Jāna komentārā ierakstījis, man vajadzīgs kā minimums ieraksts mācībām, jo visa informācija ir tik svarīga, ka man gribas viņu izgaršot un pierakstīt, nesteidzoties. Esot klātienē, gribas vienkārši klausīties un baudīt atklāsmes. Ar to klātienes būšanu, jā, jūs arī esat novērojis, ka cilvēki, kas ir klātienē, viņi tiešām, kā lai saka, ne tikai Jāna, bet es arī citus skatos, ka tie, kas klātienē ir, viņi tādi pilnībā, tā kā negluži starojoši, bet tādi ļoti priecīgi paliek, tā, kad klausās un saprot un saliek kaut ko pa plauktiņiem, un viņiem tas liekas tāds kaut kāds, tā kā atklāsmes kaut kāds, kas saliekās kopā. Patiesībā jau mācībās es neko tādu jaunu nepastāstu, es vienkārši stāstu visas pašas vecās lietas, tas, ko es izdaru, es savelku to visu kopā. Tā kā iedodu tādu kopskatiņu laikam tam visam procesam. Un tas ir tas, kas vienam cilvēkam padara smagāku to stāvokli, otram padara redzējumu, ko vajag pamainīt, trešajam vēl kaut kas notiekās, ja? Katram ir savs rezultāts no tā, ka viņš ierauga kopainu. Principā visas mācības ir par to, lai cilvēki ieraudzītu kopainu, ko viņi ar savu dzīvi dara un priekš kam kaut kādas lietas notiek mūsu dzīvē. Ja tā paskatās, ir cilvēku mācība, ir dzimtas mācība, ir attiecību mācības, viss ir tikai par to, lai katrs pats paskatītos savu dzīvi. Patiesībā jau neko jaunu es neiemācu tajos kursos, ja tā paskatās, tā kā savēlku visu, teiksim, visas astītes kopā savēlkams. Jā, kur vēl bija arī atsauksme pie tās sarunas par to, ka mēs runājam par to klātienes dalību, ja, dažādās lekcijās vai nodarbībās, vai kur vēl Ilze uzrakstījis apstiprinu, ka klātienē klausīties ir īpaši spēcīgi. Man šķiet, ka klausoties klātienē esmu bijis pieslēgta jaudīgam enerģijas avotam un 4,5 stundas paskrēja kā mirklis. Jā. Uz pēdējā lekcija, laikam, bija 4,5 vai 5 stundu garumā, tā kā sanāca. Man vienmēr ir tā, ka es plānoju vienu laiku, bet jautājumu atbilžu un sarunu rezultātā tas lekcijas ievēlkās, ja bija plānots 2,5 līdz 3 stundām, tad kā pagājušā reizē 4,5 stundas par, kas mums tā bija, uztur tēma, ja? Tā kā lekcija, laikam, ir aktuāli un daudz visādu sarunu un tēmu, līdz ar to tas ir tāds diezgan plašs temats, ja? Vienā lekcijā īsti pat nevar iekļauties. Jā, tā kā ir tāda situācija, ja, ka
noteikti, laikam, klātienē ir labāk, bet redz, ir arī tie video ieraksti, un tie video ieraksti arī dod iespēju cilvēkiem noskatīties pēc tam, vai nu pēc lekcijas iziet vēlreiz cauri tām visām lietām, tie, kas klātienē bijuši, vai nu pēc tam klausīties vienkārši video formātā, un arī, ja kādi jautājumi droši var uzdot pēc tam, kad noklausās visus tos kursus.